Andrew Golota bija bīstamākais psihopāts boksā. Gandrīz 2 metrus garš polis, kurš katru cīņu bija pārvērtis par nozieguma vietu. Sitieni zem jostas vietas, kodieni, galvas sitieni. Viss bija atļauts, un viņš bija tik nekaunīgs, ka preses konferencē izsmēja Maiku Taisonu. Milzīga kļūda. Superlēna atkārtojumā no otras puses. Andrejs Golota nebija slikts boksers. Viņš bija lielisks boksers ar dēmonu sevī, kuru nespēja savaldīt. Pirasarani. Poļu milzis ienāca boksā ar biedējošu augumu un spēku, kas lika ciest labākajiem pasaules smagsvariem. Viņa izmērs, viņa spēks, viņa džeps. Viss liecināja, ka šis vīrietis ir lemts kļūt par pasaules čempionu. Un Andrew. Bet bija problēma. Ringa Golota aizmirsās par noteikumiem. Ne jau tāpēc, ka viņš tos nezinātu, bet vienkārši tāpēc, ka viņam tie nerūpēja. Sitieni zem jostas vietas, kodieni, galvas sitieni. Polijistus izmantoja tik dabiski, it kā tajā nebūtu nekā slikta. Un viņa trakuma kulminācija bija 2 cīņas pret Riddiku Bowe. Pirmajā cīņā Golota dominēja 7 raundus. Uzvāra viņam bija praktiski garantēta. Un tad viņš nolēma pabeigt vakaru, spēlējot bowlingu ar Bowe intīmajām ķermeņa daļām. Viņš tika diskvalificēts un izraisīja nekārtības ringā. Revanša cīņā 6 mēnešus vēlāk viņš atkārtoja tieši to pašu. Un pēc intervijas viņš smējās. Šīs 2 cīņas piespieda Riddiku Bowe pamest boksu uz 8 gadiem. Un Riddiks Bowe bija labs draugs Maikam Taisonam. Kad cīņa tika apstiprināta, Golota ieradās preses konferencē ar pilnīgu pārliecību. Viņš izsmēja Taisonu. Viņš nosauca viņu par pagātnes leģendu. Viņš teica, ka ir pienācis laiks sagraut šo leģendu. Taisons visu dzirdēja no sava stūra, nepasakot ne vārda. Taču pēc preses konferences viņš ļoti skaidri parādīja, ko domā. Viņš teica, ka, ja Golota mēģinās viņu vēlreiz zastraidēt, viņš viņam iešaus lodi galvaskausā. Un ka šī cīņa viņam būs pēdējā. Ka viņš aiziet pensijā pēc šīs nakts. Atā. Bet pirms aiziešanas pensijā viņam bija parāds, kas jāiekasē. Par savu draugu Riddiku Bowe. 2000. gada 20. oktobris Auburn Hillā, Mičiganā. Publika bija pārliecināta, ka starp 2 trakākajiem zelta laikmeta bokseriem būs īsts karš. No pirmā zvana Golota darīja to, ko vienmēr. Netīri sitieni. Jau no pirmajām sekundēm Golota mēģināja savainot Taisonu.
Taisons nebija muļķis. Taisons netaisījās paciest šādas taktikas. Un pēdējos pirmā raunda mirkļos viņš izdarīja brutālu sitienu ar labo roku, kas nogāza poļu milzi uz grīdas. Golota piecēlās, bet viņa acīs kaut kas bija mainījies. Viņš pat teica savai stūrim, lai aptur cīņu. Otrajā raundā Taisons turpināja izdarīt spiedienu. Viņš turpināja medīt. Viņš turpināja atgādināt Polisam, ka viņš atrodas nepareizajā ringā ar nepareizo cilvēku. Tad notika kaut kas, ko neviens negaidīja. Goļota devās uz savu stūri, un viņš nevēlējās iziet. Vīrietis, kurš bija iebiedējis visu smagsvaru divīziju. Tas, kurš bija aizsūtījis Ridiku Bau uz slimnīcu. Tas, kurš bija ieradies preses konferencē, izsmejot īronu Maiku. Viņš apsēdās savā stūrī un atteicās turpināt. Publika trakoti sadusmojās. Viņam meta priekšmetus ringā. Komentētāji nespēja noticēt tam, ko redzēja. Golota mēģināja paskaidroties pēc cīņas. Viņš teica, ka tiesnesis savu darbu nebija paveicis labi, ka knockdowns bija tikai paslīdēšana, ka vienkārši tā nebija viņa diena.
Taču vēlākā medicīniskā pārbaude atklāja, ka Taisona sitiens viņam bija radījis nopietnas galvas savainojumus. Iespējams, bēgšana bija tas lēmums, kas viņam tajā naktī izglāba dzīvību. Vai arī iespējams viņš vienkārši atrada ideālu attaisnojumu reportieriem. Taisons izpildīja savu solījumu. Viņš uzvarēja vīru, kurš bija iznīcinājis viņa drauga karjeru. Un Golota iegāja vēsturē nevis kā čempions, kāds viņš varēja būt, bet gan kā lielākais gļēvulis boksa zelta laikmetā.